Loģistika ir nozare, kas pastāvīgi mainās un attīstās, un ikvienam šajā jomā ir potenciāls izaugsmei. Sijā Vervo ir pilna servisa loģistikas uzņēmums, kas saviem klientiem nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus. Uzņēmumā strādā vairāk kā 40 darbinieku, ikdienas risinot un analizējot visdažādākās situācijas, lai klientiem sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumus. Vita, pastāsti, ko šodien nozīmē profesija loģistikas speciālists un kā tā ir mainījusies salīdzinājumā ar laiku, varbūt pirms 20, 30 gadiem? Lielākā daļa procesu tiek digitalizēti, un tāpēc arī šobrīd nevienam vairs nav jāstaigā ar karti A4, A5, A6 formātā un jāmeklē vai jāuzklājas grīdas un jāsaprot, kur viņš atrodas. Tad ir šobrīd viss iespējamais un nepieciešamais ir pieejams internetā. Viss ir digitalizēts, maršrutu izpētes, prāmju grafiki, autobusu grafiki, jebkura transporta līdzekļu vajadzību un piemērotību jūs varat atrast interneta vidē. Kā ir mainījies profesijas prestižs šajā laikā? Prestižs aug ar katru gadu, jo loģistika ir neatņemama jebkuras nozares sastāvdaļa, un šie speciālisti ir ļoti pieprasīti, jo nav iespējams veikt nevienu veiksmīgu uzņēmējdarbību, neiedziļinoties loģistikas procesos. Kāds ir tas loģistikas galvenais uzdevums? Optimizēt izmaksas, dot gandarījumu klientiem un nogādāt viņu kravas visefektīvākajā veidā. Pastāstiet, Māri, kāda nozīme jūsu ikdienas darbā ir kvalificētiem speciālistiem? Darbiniekiem vispār ir liela nozīme, jo bez darbiniekiem nebūtu iespējams nekas, jo tie ir cilvēki, kuri komunicē ar mūsu klientiem, ar mūsu sadarbības partneriem. Un līdz ar to ļoti svarīga ir arī viņu kvalifikācija, protams, un attiecīgi kāda nozīme ļoti liela. Vai jūs dodat iespēju uzņēmumā padarboties arī praktikantiem? Mūsu uzņēmumā gada ietvaros strādā vairāk kā 10 praktikanti, dažādos amatos, pie dažādiem speciālistiem apgūst praktiskās iemaņas. Praktikantiem ir liela nozīme, jo skolas solā iemācās vienu, bet praksē redzēt un galvenais darīt pašam ir kaut ko citu. Jo, piemēram, auto jau arī nevar iemācīties vadīt tikai lasot grāmatu, ir vajadzīgs praktisks iemaņas. Tas pats ir arī jebkurā darbā. Vai jauniešiem ir iespēja palikt pie jums arī strādāt pastāvīgā darbā pēc prakses? Jauniešiem ir iespēja palikt pastāvīgā darbā. Mums ir arī vairāk veiksmīgi piemēri, kad cilvēks ir atnācis praksē un jau ir mūsu loģistikas speciālists lokā. Lindu loģistikas nozarē ievirzīja ģimene. Turpinot studijas Latvijas Universitātē, Linda 2. kursā uzsāka praksi uzņēmumā Vervo. Ar ko ir interesants un aizraujošs šis darbs ikdienā? Šis darbs ir aizraujošs ar to, ka kravas daudzveidība ir liela, ka katra diena ar kaut ko atšķiras un ar pārvadājuma veidiem, ka mēs varam piedāvāt pilnu servisu un ļoti labu pakalpojumu. Kādām īpašībām cilvēkam ir jāpiemīt, lai viņš varētu kļūt par labu speciālistu šajā jomā? Pēc savas pieredzes varu pateikt, ka cilvēkam, lai dabūtu rezultātus šajā jomā, jābūt komunikāblam, pateicīgam, mērķtiecīgam un uzmanīgam. Ikvienam uzņēmuma darbiniekam ir iespēja profesionāli pilnveidot savas prasmes, augt un attīstīties. Uz to mudina arī Jānis Zariņš, kas savas darba gaitas uzņēmumā Vervo uzsāka kā asistents. Atnācu šeit strādāt jau ar domu, ka noteikti iešu tālāk, lai kļūtu par menedžeri. Un ļoti ātri, protams, man tas arī izdevās. Pāris mēnešu laikā ieraudzīja manī perspektīvas. Līdz ar to nokļuvu līdz menedžera amatam. Šobrīd esmu vadošais līderis savā komandā. Un kopā ar Māri esam atvēruši uzņēmumu Vervo Auto, kurš arī ļoti strauji aug un ir liela panākuma. Kas jūs paši motivē strādāt loģistikas jomā un tik ļoti saistīt savu karjeru tieši ar šo virzienu? Ļoti interesants darbs. Katru dienu ir savi pārbaudījumi un viņš nav vienmuļš. Darbs arī nav sarežģīts, ja ir loģiskā domāšana, matemātika un valodas prasmes. Ja viss tas ir iespējas šajā nozarē gūt labus panākumus.